Visiem čau! Ir atlikuši 4 dienas līdz jaunajam gadam. Šis būs pēdējais Dartīvi video šogad. Tagad iesim meklēt cilvēks ar svētku noskaņu, jauku svētku noskaņu. Tā, žoku pievēr. Tā, ir lieta tāda, kad tā nav man draudzene, ir lieta tāda, kad vienkārši tas ir cilvēks, ar kuru es vienkārši izklaidējos. Kurš? Mārtiņ, ar meitenē tā nedrīkst. Es drīkst, ble, nebāzies manā privātajā. Saprati? Nebāzies! Ne tu, ne kāda cita. Mārtiņ. Nebāzies manā privātajā. Aizver žaunu pazūd. Kā tā runā ar meiteni tā? Klausies, pirmkārt, tā ir man privātā dzīve. RDR TV, jā, pirmkārt, un visas pārējās televīzijas, ja vienalga, kurai televīzē, kurai es liekos interesants, nav vietas nevienai sievietei. Tad, kad es runāju ar tevīm. Kāpēc tu šodien tik agresīvs esi? Es neesmu agresīvs. Es gribu ieskaidrot, ka nav nevienai vietas tad, kad es runāju ar žurnālistiem. Aizveršu savu žokli vienkārši. Žokli pievēr. Tā, pirmkārt, sāksim ar to, kas tu man esi. Vai tu zināji, ka es esmu Latvijas nacionālā mīlestība, kur reinkarnējās? Nē. Nē? Nu? Vai tu to zināji? Protams, tāpēc, ka tev... Vai tu mani YouTubā redzēji? Protams, ka redzēji tev. Vai tu zināji, ko tu tusē? Protams. Vai tu zināji? Ar Raimundu Paulu. Nu, es atbraucu no Liepājas, un viņš man prasīja cigareti. Un es viņam viņu iedevu, un tā mēs kopā vienkārši sapazināmies un sākām draudzēties. Klausies, uz zikurā vietā. Tu jau viņu iepriekš biji redzējis viņa video un tā? Jā, es jau tubē skatījos. Tev viņš jau iepatikās tad, jā? Jā. Man visa ģimene pa viņu fano. Kas tā tagad ir mūsu televīzija, jā, Edgar un Artūr, jā. Es esmu vienmēr teicis, jā, mīliet vairāk, jā, un nenožēlojiet nevienu dzīves brīdi, nevienu dzīves mirkli, jā, kurš varbūt tās jums ir bijis garlaicīgs, jā, jo mūsu televīzija, jā, teiksim, RDR TV atspoguļo tikai to, kas notiek patiesajā dzīvē, jā, teiksim, arī šis te, jā, kā Titanikā. Jā, teiksim, tas arī ir īsts dzīves mirklis, kuru vajag izbaudīt, jā. Draugs ar draudzeni, jā, teiksim, ja tu skaties, teiksim, jā, mūsu televīziju, jā, droši noskūps savu meiteni, un tu jūtīsies kā 7. debesīs, jā, bez problēmām, jā. Pirmkārt, es reinkarnējos, mani ļoti spīdzina mediķi, jā, un ar gāzes flakoniņiem pūš visādas sūdas iekšā, lai aizver žaunu, lai zinātu. Nē, Edgar, es tev aspektīvos objektus, jā. Vai jums dzimuma kontakts arī ir bijis? Vai mums ir dzimuma kontakts bijis? Es domāju, ka mums pietiks ar labu draudzību. Mums pietiks ar labu draudzību un kopā pabūt. Jā. Bet jūs jau bučēties, tas jau ir pirmais solis. Bet, zinies, man jums ir... Nē, tā ir dzeltenā presē aizver žaunu. Man jums ir jāsaka tā, jebkura sieviete, kurai es interesēju, jeb kurai es liekos svarīgs, jeb interesants, nu, droši pienāc pie manis, nu, mēs iesim ietusēt, nu, visu, ko vēlēs, nu, dabūs, nu, vienalga, jā, teiksim, jā, jo. Arī seksu dabūs? Mierīgi bez problēmām nekādām. Un kurā vietā? Vienalga, kur viņi izdomās. Tad mēs novēlam visiem RDR TV skatītājiem, visiem RDR TV skatītājiem mēs novēlam noteikti daudz mīlestību, ja? Un noteikti nobučējiet savu meiteni, lai viņa justu tavu klātbūtni un tavus sirdspūkstus. To novēl RDR TV un Mārtiņš Gricmans, Edgars Aivars un Artūrs Lapinskis. Jums ir ļoti labi bārdi, jūs varētu pa Salavicu Ziemassvētkos strādāt? Varu. Kāpēc jūs pa Salavicu nestrādājat? Nakti. Ночью попробую. Nu jā, es pamēģiniet, jūs varētu. Jūs kaut kādas dzējolīšus zinat? Ну, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная. В лесу зимой и летом стройная, зеленая была. Zeleная была. Ko tu tikko nopirki? Ko es nopirku? Iedu latiņu, es tev pateikšu. Kā jums veicās loterijā? Normāli. Jā, var parādīt, kā jums tur biļetīti? No, šitām neveicās. Kā tā? No, tā sanāk. Citreiz veicās, citreiz neveicās. Jūs varat parādīt kamerā biļetīti savu?
Nā, priekškantā. Nu, mēs tā skatītējām, lai parādītu kā būt. Citādi biļetīti maksā? 25 centīmi. Varētu. Tā, jums nesanāca laimēt, ja? Jūs varat kādu labu novēlējumu novēlēt? To citiem veicās? Nu, tā, laimīgi jaunogad, kaut ko tur tādu. Nu jā, laimīgi jaunogad. Sveicināti! Halo! Kāpēc jūs čurājat šeit? A kur šeit ir tualete? No, rekur pāri, tur ielā ir. Kur? Rekur tur. Kur? Viņš slēgts, уже давно закрыт. Nu labi. Laimīgi jaunogada. Спасибо вам. Tad es viņu samais, tā, lai viņš ir pa visu tabaku. Zālīt, jūs pīpējat? Nekādīgi. Nekad neesat mēģinājis? Nekad neesmu mēģinājis. Nemēģināšu arī. Un tad vienkārši ņem, ber iekšā šeit. Kas agregāti tavu rokās? Paips. Es iesaku citiem pat nedomāt. Pīpēt zālīt? Pīpēt zālīt, jā. Laimīgi jauno gadu visiem skatītājiem un Latvijas iedzīvotājiem. Laba manta? Labi. Vislaba. Vislaba, iedodiet Latviju. Ram tā diri diri diram tā ri dira la la. Mēs gribam visi tikai ar seksu nodarboties un skatīties RDR TV. Vot, ko mēs gribam. Rekur, tavu fani skatās, pat tev video skaties. Rekur, skatās. Kaut kas nenormāls, viens. Kur viņi izrāvus manu video? Paskaties, YouTube'ā sēž. Tur, kur es klausies, man ir labi jaunumi. No. Tā kā es varu paziņot visiem publiski, tie, kas neticēja tam, ko es stāstu tieši tajā video, ko tā gova skatās, ja? Es uzvarēju, jā, un Ilona Lusti, protams, izlidoja. Kāpēc viņu sauc par govu, bet ar viņu kopā staigā? Ir lieta tāda, ka īstenībā tas ir smagnējs humors. Es novēlēju visiem laimīgi jaunu gadu un lai visiem veicas jaunajā gadā. Paldies. Ko jūs gribētu mainīt jaunajā gadā? Es gribētu mainīt visu dzīvi. Uz labo vai slikto pusi? Labu, protams. Ko jūs tagad sliktu darat šī gadā? Neko sliktu es nedaru, bet es gribētu labāk kaut ko vēl darīt. Oi, kādus no tevis uztaisīs cimdiņus Bērziņa kungam zeķītes. Cimdiņi sanāks labi, jā. Būs silti cimdiņi. Īstenībā no viņas nekas nav un vispār ne no vienas vispār nekas nav. Man tās bābas sāk krist uz nerviem vienkārši, bet nu, ja kādām ir kāda vēlēšanās, droši pie manis un nekāda problēma. Bet ja viņas sāk krist uz nerviem, kāpēc viņas var iet pie teņu? Nu, viņas var atnākt vienkārši, pavadīt labu laiku, iedzert Optima līniju. Kā ir labs laiks pavadīt? Kā tu uzskati? Tas saucās iedzert tāliņu, pastaigāt pa Vecrīgu, teiksim, par visiem ierēkt vai vēl kaut kā, bet nu, tā nav tā sieviete, jā, ar kuru es varētu, jā, mēs redzējām, jā, šo te šīs sievietes izskatu, jā, piemēram, jā, man kā maestro, jā, teiksim, nu, par tādu ir kauns, teiksim, jā, teiksim. Bet tu ar viņu bučojies? Nu, bet vai es zināju, ka tas ir tik svarīgi? Лавакар. Добрый вечер. Добрый вечер. Можете какое-нибудь пожелание на 2013 год? Это, счастья, здоровья, успехов в жизни. С Новым годом, с наступающим, и с Рождеством, и с наступающим вам Новым годом. И всего отличного и хорошего вам. Что вы хотели бы поменять в следующем году? Я даже не знаю. Наверное, измениться в жизни. В какую сторону? В лучшую. В лучшую. Не в худшую, а в лучшую, да. И вам и успехов в жизни, удачи. Vakar? Vakar, jā. Ko jūs šodien darat? Neko, vēl bišķi pastrādāju. Kā jūs nosvinējāt Ziemassvētkus? Ģimenes lokā. Varbūt jūs varat mūsu skatītājiem kaut ko novēlēt tādu jaunajam gadam kaut ko? Nē, jūs laimīgi jānogad visiem.
Un tas arī būtu viss. Un ko jūs gribētu nākošajā gadā mainīt? Ko mainīt? Darīt visu laiku veiksmīgāks jaunais gads un atdot visu parādu. Ko jūs novēlētu mūsu operatoram jaunajā gadā? Pat nezinu. Labu algu. Paldies. Vai es varētu skatītājiem mums novēlēt pāris novēlējumus jaunajam gadam? Nē? Lūdzu, apstājamies. Pāris vēl. Nē, paldies. Paldies. Operatoram novēlējumu. Jaunajā gadā. Veselību, daudz darbu. Visu to labāko. Paldies jums arī, visu to labāko. Ko jūs varētu novēlēt jaunajā gadā mūsu operatoram? Labu kameru. Un varbūt vēl kaut ko? Daudz laimi. Un man varbūt kaut ko? Nestāvēt Lietuvu. Paldies jums, Lās. Nav par ko. Visu labu. Visu labi. Kā jūs jūtaties šajos svētkos? Labi. Jā. Ko jūs varētu novēlēt mūsu operatoram jaunajā gadā? Labu veselību, daudz draugus. Laimi. Ko jūs varētu novēlēt jaunajā gadā mūsu dārgajam Bērziņa kungam? Oi, ko lai viņam novēlā, ko lai veselība viss. Un ko tu gribi pats mainīt jaunajā gadā? Neko. Un ko jūs gribētu mainīt jaunajā gadā? Nezinu, varbūt atrast jaunu darbu. Jūs neapmierina pašreizies darbs, jā? Domāju kaut ko. Ko tādu. Jums ir liela parāda? Pārāk liela nav, bet bišķi ir. Tas ir bankās vai? Nē, privātie vienkārši, tādā ziņā. Un no kurienes esat? No Rīgas. Un jūs strādājat, mācāties? Vēl kurietis esmu. Un ko jūs nogādājat, piegādājat? Pakas, sūtījums, dāvanas, dokumentus. Ar šogad daudz tā dāvanas ir jāvadā? Katru gadu ir daudz. Un kā jūs pa sniegu braucat ar riteni? Normāli. Neslīdriepas? Bišķo slīd, bet uzmanīgi jābrauc. Labi, un kā jūs sauc? Girts. Labvakar. Es atvainojos. Labvakar. Labvakar. Kā jums labi iet? Ļoti labi iet. Kā jūs jūtaties šajos svētkos? Slikti jūtos. Kāpēc? Iesnas. Kā tā? Nezinu. Vai es varētu mūsu skatītājiem novēlēt kaut ko jaunajā gadā? Jaunajā gadā? Lai viss būtu labi. Jums jaunajā gadā. Iedzīvotāji. Vai jums pašai ir labi šeit? Man ir labi. Jā. Un ko jūs gribētu mainīt nākamajā gadā? Savu dzīvi puslīdz. Lai nebūtu šņabis jādzer, lai kājas normāls. Ar štoku staigāju tagad. Gribu mainīt dzīvesvietu, gribu vienu dzīvot. Ar ko jūs dzīvojat? Ar vecākiem. Lūdzu. 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 Neskrien prom. Lūdzu, bet tev ir jāsteikās tur. Lūdzu, nāc atpakaļ. Lūdzu, nāc atpakaļ. Pēdējais, ko es gribu, lai man redz kaut kur. Labi, piedod. Jūs operatoram es novēlētu, īstenībā vairāk Roberts varētu novēlēt. Vēl vienā SEP konkursā es viņam piecāju. Jūs sekojat, jā? Jā. Un kā jums patīkās? Jā, mēs redzējām jūs video, mums tiešām patika. Jā. Labi, viss labi. Paldies jums, jā. Viss labi. Čau. Veiksmīgi. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. Hello. Goodbye. Vakar. Vakar. Hi. Oh, you don't speak? Yeah. Why are you going with this t-shirt? I don't like coats. Cold? No? No. You're Iceman? Don't think so. Where are you from? The US. Oh. Okay. Skaties Edār TV. Lai vienmēr ir smuks bukei. What is this? Bukei, es nezinu, kādu Latvijas sauc, tas ir, kad ir fotografē un tad cilvēks ir fokusā un aizmugurē viss tāds miglains un lai vienmēr labi sanāk smuks bukei. Jā. Ko jūs varētu novēlēt Mārtiņam Gricenim nākošajā gadā? Jauns draudzenes, panākumus karjerā un iemācīties spēlēt klavierus. Lai viņam visi izdodas ar savu draudzeni, lai viņš viņu nepamet.
Vai jūs bieži skatāties Mārtiņu Grismanu? Kā viņš vispār jums patīk? Viņš ir dziednieks, cik es zinu. Es diezgan bieži skatos viņa videoklipus, bet man viņš nepatīk. Kāpēc viņš to nepatīk? Nu, lai veids mīlestībā, daudz labi draugu ir, var uzticēties. Jā. Un ko tu gribētu nākamajā gadā mainīt? Mainīt? Pats sev. Man ar viss ir labi tagad. Pietiks ar tā pašu. Viss pietiek, ja? Jā. Ja viņš gribēja izvarot manu klases biedreni. Kuru? Tā varbūt ir kāda no šīm? Nē, nav. Jā, kā viņš gribēja to? Kā viņš to darīja? Nu, es nezinu, viņš rādīja pozas, kā viņš to varētu darīt. Piegāja pie viņa, sāka runāties par to visu. Un kurā tu klasē ej? 8. Un tavu 8. klases biedreni, jā? Jā, tieši tā. Un kā viņa jutās tagad? Nē, nu, tajā brīdī viņa nejūtās labi, tagad jau viņai tas liekas smieklīgi. Viņai pārgājis tas? Jā, viss pārgājis, viss kārtībā. Labi, paldies jums. Nu, viņš ir normāls džeks, tikai man nepatīk viņa prikoli. Kāda ir viņa prikoli? Nu, tur, kā jūs jau dzirdējāt šodien, tur buļāļ, mauka, visu laiku viņš to saka. Kā tu komentē tos skūpstus, kas jums šodien bija, ko jūs skūpstījāties? Nu, tas tā, tas tā vienkārši. Es tur nevaru neko komentēt, Nu, viņš man tikai ir kā draugs, Vai viņš labi skūpstās? Jā. Jā, labi. Nu, man pateica draugs, ka viņam, ka te tāds staigā Mārtiņš Gricmanis, un es datorā uzrakstīju, un parādījās viņa visi video. Iepatīkās viņš tev uzreiz, jā? Nu, jā, viņš ir simpātisks. Nu, skaidrs. Nu, labi, tad jau rekur arī Mārtiņš nāk. Nu, čau, Mārtiņ. Čau visiem. Sveicināti. Esiet sveicināti. Tā, mēs tavu draudzeni runājāmies. Jā, viņai līdz manai draudzenei, tā kā cūka līdz aviecē viņai vai kādai citai. Kāpēc tu tā? Nē, nu es vienkārši runāju to tā, kā tas arī ir. Beidz krekšķēt, vienkārši sāc apnikt. Nē, vienkārši es par tām draudzenēm esmu jau vairākas reizes esmu teicis, ka pirmkārt uz visām esmu vienādi skaties vienmēr, ja. Tas, ka, teiksim, veselu gadu es esmu klausījies Rīgas centrāla tirgu vienas sievietes vārdu un uzvārdu, tāpēc, kad vienu dienu ar manīm pastaigājās. Jā, nu, ko es varu tev novēlēt, lai tev labi veicās un vienkārši pist taisni, jā. Lūdzu, piedod mauku. Aizver žoku. Aizver žoku. Klausies, lūdzu, piedod. Jā, es tev piedodu. Tu man piedod? Jā. Piedod. Nē, es gribu rāžību paklausīt. Nē, lūdzu, piedod man, jā? Es tev piedodu. Aizver žoku. Jā. Labi, es ar nešu. Lūdzu, piedod. Tā jau vairāk. Ilgāk vajadzētu. Mīļam Latvijā! Ihā! Hei! Esat video noskatījušies, cerams jums patika Gricmaņam jaunā draudzene un viss pārējais, kas šī video bija. Priecīgs jums svētkus un laimīgi jauno gadu. Hei! Spied subscribe! Un like! Un komentē mūsu video! Priecājies par dzīvi! Un svētkiem un visu pārējo! Atā! Atā!